Čau, draugi! Kā redzat, bišķiņas citā vietā esmu šodien. Upe Gauja. Nu, ko mēs mēģinām izdarīt, ja precīzāk es. Man šķiet, ka nevienam nav noslēpums. Oi, te nu gan koģi ķilku uz āķi. Nu, pirmā zivs ir normāli. Bēdīgi. Bet, katrā ziņā mēģinām kaut ko pumpāju noķert. Droši, ka taimiņu lasta ir baigi. Manuprāt, grūti. Bet katrā ziņā, jā, mēģināsim ar klasiskajiem šūpiņiem, vobluriem. Esam 6. zonā, jeb esu. Nu, katrā ziņā neteik, es uz ļoti daudz ko ceru. Es vienkārši gribu šo štēli pamēģināt. Un tad jau, zin kā, ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk droši vien. Šie šūpiņi vai viegls, kaut 11 gramu, 12. Jāuzliek būs vestins, 18. Nu, labi, pieslēgšos pēc kāda brītiņa. Un tagad man galvā bija kara viskans. Pamainīsim, uzliksim kaut ko citu. Tad viņi arī parādīšu, kas man te tajā somā ir. Diezgan daudz ko iepirkt īstenībā. Tā priekš pirmā gada. Jānolaiž siksni zemāk, lai zin kā ērtāk strādāt. Tātad. Kur ir man kastīte? Te ir kodu ovarīši. Un te ir šūpi. Es domāju, ka darīsim tā. Uzliksim širo te vestinu. Šā krāsa man tā baigi patīk. Nezinu, vai zīme arī patiks, bet pamēģināt mēs varam. Jā, katrā ziņā šī ir man pirmā laša copa. Nu, labi, laša taimiņa copa mūžā. Tā kā būšu ļoti pateicīgs, ja jūs man kaut ko ieteiksiet, palabosiet, jo nu galīgi. Nu, kā jau to pasakas, jēdus, ko es daru, bet es nezinu, vai es to daru pilnībā pareizi. Tā ir kaut kāds mīnusiņš. Viņš drīz pāries. Būs pulss, tad jau būs arī foršāk. Vēl ko es gribēju jums atvainojos par to, ka skaņa ir diezgan sūdīga. Šobrīd es mājās aizmirsu mikrofonu. Nu, kur tad salpa pēc kaut kā aizmiršanas. Tā kā, nu, mēģināšu ko mājās piemontēt skaņai, lai smukāk skan. Bet, nu, jā, to ideju jūs sapratāt. Metam iekšā vestinu. Šito bišķi pamētāju. Uzliksim ar kaut ko citu. Mainīsim. Šis ir baigi labi spēlē, 18. Nekur arī neieķērās. Ja dzirdat fonā gulbis lido. Laikam jau būs jānolikt tā kastīt. Zemē sēdāk nevar neko tad samainīt. Uzliksim arī heronu. Arī 18 gramus, bet uzliksim garo versiju. 18 ir divas versijas. Tātad rekur ir īsa 18, rekur ir garā. Šī gan dīsīgi par garšu kā 22. Uzliksim šo zilo. Starp citu, kur es iegādājuši to visu. Šitais viss, nu, labi, ja ne viss, tad 85–90% no NGT nācis. Paldies arī zinošiem cilvēkiem, kas kaut ko arī mazliet mācīja ieteikt. Makšķerniekiem tiešām, kas paši makšķernēs. Tā kā reizēm neminēšu ne veikalu, neko, bet reizēm tā arī gadās, kad tu ieej veikalā, paprasi āķus. Tādu un tādu izmēru, un tev īsti nesaprot cilvēks, ko iedot. Tā kā baigi forši, kad strādā pārdevēji, kas zina, ko dara. Šitais vēl labāk lido. Nu, vēl tā, mēģinam. Nu, labu laiku jau izmētā to vestinu. Uzliksim ko pilnīgi savādāk.
šito kastes malu taisam ciet. Un pamēģināsim vobleri. Es godīgi nezinu, kuru. Man ir kaut kādas sakāras. Vai kur smitiņu uzliksim devai cherry bodu. Šis ir ļoti sekls. Nezinu, cik viņš ir, bet kādā ziņā baigi maz. Te arī ļoti dziļš nav, tā kā derēs pagaidām. Man jau gan tā ticība jau šūpiņiem. Bet, nu, es esmu pirmo reizi, tā kā neko daudz nevaru teikt. Es gan tik tā gan jau nevidos. Tāpat savu gabalu vido. Šitais smitiņš, tas mazais ESR, man liekas, viņš skaitās vai nezinu, tūlīt pateikšu, kad izvilkšu. Viņam nav nekāda baigā spēle, nav viņš baigi ar to savu spēli apveltīts. Nu, vienkārši tā baigi lēnām viņš spēlē, jā. Tas, protams, atkarīgs no tā, kā tu viņu velc. Tā, kas šitais ir? Nu, taču parādies. SR, jā. 90 SR. Slow rising sanāk. Šeit tāds, ka, nu... Jā, tāds viņš ir. SRs. SR nozīmē slow rising, tā kā, nu, iemet, iegrims, un tad, nu, ja, protams, uz līdekām te viņš ietvičojot tā lēnām ceļās. Šis sepsīt atradu Salacā pagājušajā gadā. Biju uz feederīt, gāju ar krastu un atradu šo te. Īsībā diezgan parāks obers pie 20 eiro maksā šitais. Tā, labi. Zinu, ko es vēl izdarīšu. Es vēl uzlikšu vienu citu šūpiņu. Loboņu ņemšanos, viņš bijuši par dziļi iet. Tīlīdz kā nāk mazliet tuvāk krastam, tad ir zāles. Uzlikšu vienu šūpiņu, ko man arī, starp citu, NGT, kad es aizbraucu ieteicu, kad uz to it kā gaujā ņem. Gan jau, ka ņem arī. Nu, re, kur viņi ir. Abi divi. Kurā jau man likt? Labi, uzlikšu širo. Kaut kāds tur bija stāsts viņiem, ka kaut kas viņus tur pārkrāso. Zinātāji gan jau zinās, es neatceros vairāk. Un kas par baigo fīču? Ko man šķiet, ka lašinieki jau visi zina. Re, kur tur ir roņņiks āķis un maziņ tā UV gumiņa. Kaut ko jau viņi tur gan jau dod. Tāpat vien izdomāts tas nav. Bet kādā ziņā pozitīvā ziņa ir tāda, kad es kādas, nezinu, pusstundu jau mētāju un nav vēl nekas noraudz, zin kā, tu. Es gaidīju, kad būs tad diezgan daudz. Bet ļoti ceru, ka ne, jo tomēr tie šūpiņi nav nemaz tik lēti. Labi, atkausēšu riņķis un tad metīšu iekšā. Nu, mainām vietu. Iesim meklēt, kur tālāk noiet, vai jā. Tev ir ritīgi smuki vēlāk dienā. Jāatnāk, te būs atpakaļ, kad būs iesils, jo te ir forša vieta, nav sekls. Un arī, nu, ir nav ķērāji. Ir ķērāt, tas būtu diezgan bēdīgi. Vai, labi, tiekamies nākamajā spotiņā. Nu, jau līdz pirmai vietai bija ļoti tuvu. Tad šajienai bija gabals jāpiet pāri visiem kokiem un kam tik vēl ne. Nezinu, kas tajā dzīvuma. Pēc tas traumas. Liekas, kā būtu mazāks. Bet te atkal pozitīvais tas, kad šķiet, kad
labu gabalu uz priekšu varēs metāt. Nu, diezgan tāds brīvs krasts. Tas ir diezgan pozitīvi. Nu, tiku virsū tās smukās saliņas. Te arī forši. Tā gan tāds stāvs krasts, reti, kur varēs tikt vajā. Bet, nu, labi. Kā ir tā ir? Vēl ko es vēlējos pateikt, visu laiku aizmirstu, bet vēlējos, kad YouTube šeit mēs esam jau tuvu pie 700, kas ir ļoti daudz. Tikko mēs stingri centāmies sasniegt tos 500, tad jau ir 630 kaut kas. Pirmkārt, baigi gribās līdz 1000 tikt, tā kā, nu, ja nu gadījumā tu skaties, uz televizoru varētu būt tā bišķi sarežģītāk, bet uz datoru, planšeti, telefonu, nezinu, kur vēl ar smartwatchā pulkstenī skatīties. Nekur, nu, nospiež ar to abonēt pogu. Ļoti man tas palīdz un motivē. Un vēl kas, man ir arī TikToks. TikTok arī esmu RC Cope. Tur man ir bišķiņi vairāk sekotāji, kādi 3000 pāri. Bet arī tur var piesakot. Un vēl ko visvairāk gribās no jums ir, lai jūs man piesakojat Instagramā. Tur man vispār ir kaut kādi 50 sekotāji. Tur es arī kaut ko lieku, kaut kāds bildīts no Copas, kaut ko tādu. Tā kā jā, piesakojat man arī citur. Bet galvenais šeit. Tas ir tā, ja nav grūti. Ļoti skaisti, ļoti forši upe šitā te. Man Gauja vispār ļoti patīk. Salata sākās sirdī tuvāk. Daudz vairāk tur būts. Bet Gauja man arī ļoti patīk. Nu, smuka upe. Ja vēl būtu tie krasti lēdzenie, tad būtu pavisam izcili arī no Copas ziņas. Bet, nu, reti, kad upē ir lēdzens krasts. Labi, zinu, kā darīsim tā, ka es vēl te novedīšu ar kāru abletu, jo te viņš varētu derēt. Te ir dziļš. Tad paiesim, skatīsies, kā es tur varēšu iemest. Cerams, ka kaut kur varēšu. Tad iesim lēnām uz atpakaļ pusi. Uz to smuko vietiņu, kur mēs sākam. Aiziešu uz mūsu bāzei, parunāties ar vimbotājiem. Un tad nākšu otrajā apriņķī. Džeki, gribat kaut ko interesantu redzēt? Es varu pateikt, ka šajā vietā pavisam noteikti kāds copmanis kaut ko norāva. Kā es to zinu? Re. Te pienākam tuvāk. Un tādā es tā biju noskaņojis, ka te būs... Ui, tas gan varēs slikti beigties. Es biju noskaņojis, ka te būs sūdīgi tikt. Bet nav nevainas, reāli. Ir cilvēki staigājuši. Var redzēt, ka pēdas ir. Redz, te to ziltiņu izvilkt būtu tā pagrūtāk. Bet no sākuma viņi ir jādabū uz āķi. Nu, tagad gan es esmu kādu kilometru no tilta. Tur pie tilta, netālu no tilta sēž šie abi. Bet jā, tikko zvanīja. Tagad es jums vēl mormiški rādīju, jūs jau dzirdējāt gan jau. Vēl joprojām nekā viņiem nav. Nevienas copas.
Bet nu es pieļauju, ka uz viņu būs tāpat kā te iespējams, kad tā kā iesils diena kaut kas parādīsies. Es godīgi domāju, ka te būs tāds tiešām tālāk nestaigājums, kur sākās šis stāvēs krasts, bet vēl, nu, tik forši vietām ir pilnīgi, nu, tā kā šentēs var staigāt atkal 200 metrus mierīgi, tā kā vispār nedomājot. Tas ir forši, kad ir tomēr staigājumi krasti. Te arī straumīt ir ātrāk. Te var vispār netīt un šūpiņš šūpo. Tā kā viss ir iespējams. Jāpagaid droši vien, kamēr diena iesils. Un tad būs vislabāk. Kur es jau skatos. Kur tāda straumas kantīte un tikko tur zivs parādīja, ka viņi tur ir. Tas, ja tas bija taimiņš, tas bija tik maziņš. Bet man vienalga kāds. Galvenais, ka viņš ir. Redz kādu dabas skati. Koki sagāžušies viss. Es aiziešu līdz bāzei, līdz zīmpiniekiem. Ieķeršu kādu maizīti, padzēšu ūdeni. Novilkšu trako biezo jaku, jo karsts paliek. Un tad nākšu otrajā apgaitā. Tad jau būs siltāks nekā pirmajā. Varbūt būs. Nu, pulkstens jau ir. Cik ir 10 un 10. Jā. Tad pa otro tūri neviena copa nav bijusi vēl. Iepriekš viena bija, es nezinu, vai es iefilmēju vai nē. Es ceru, ka iefilmēju. Nu, kad nu tā konkrēti uzsit pa kātu. Laikam kaut kur pa sānu trāpju vai kur. Arī starp citu uz Vestinu. Uz to Bloody Copper. Uz to man sopīt bija. Nu, ejam trešajā riņķī. Laikam šodien pēdējā. Jau kaut kādi, nezinu, 1:02. Pat vairāk 2 jau tūlīt būs. Vēl jāizstaigā. Bet jā, tās zivs te ir, viņas vienkārši stāv un muti ciet. Veciem arī vilk ārā taimiņš. Vai aizāķē viņu vai kā. Nu, pie krāsa atkal āķi norā, bet nu maziņš gan bija spožais, galīgi sudrabots. Bet jā, nu viņi te ir. Viņi vienkārši vai, ka mēs līdz galam negribam. Nu, šitie trakie makšķernieki. Nu, bļāviens. Skatos zemē paciņas stāv. Un ne jau vienīgā te bija vēl. Jāatvedīšu savākšu. Nu, bēdīgi tas ir. It kā te liekas tādā vietā, kur daudz cilvēku nav. Bet, nu, šādi te brīnummētājās. Pūdēlis, viss kaut kas te ir. Tāpēc pirmkārt tā nedaram. Otrkārt, ja ir somā vieta, mēģinam kaut ko paņemt sev līdzi vairāk. Tā kā, nu, tādi laikam mēs tie makšķernieki esam. Bet, nu labi, pietiks filozofēt.
jāiet pie šiem. Šodien laikam beigsim. Nu, kā redzat, visu labumu novākt. Šodien pietiek. Jūs jau zināt, abonē, nospied like, ierakst kādu komentāru. Tad jau tas nākamajai reizei. Nākamā reize man būs rīt. Jums gan jau nākamnedēļ. Bet nu, davai, čau.